Čau! Grilēšanas sezona rit pilnā sparā, un tieši tāpēc mēs šodien pagatavosim arī gardu recepti ar grilētiem persikiem un gaļu. Pirmais, ko mēs sagatavosim mūsu receptei, ir grils. Iesim iekurināt. Kamēr grils mums kurās, tikmēr mēs sagatavosim mērci mūsu salātiem. Sākšu es ar laimiem. Laimas sulu diezgan daudz. Nākamo es pievienošu kļavu sīrupu saldumam, čili, eļa. Tā, rieksti mums arī ir gatavi. Nākamais mēs sagatavosim grilēšanai persikus. Re. Pasties, redzi, kāds maz kauliņš smuks. Persiki mums ir gatavi. Dosimies pie grila un paskatīsimies, kādu gaļu mēs varētu izvēlēties šajā receptē. Tā, gaļiņa, kas mums te ir? Cūgaļas, bekoniņš, sinepju un medus marinādē. Šis mums varētu ļoti labi iet kopā cūgaļa ar persikiem. Forši spēlējās. Es domāju, ka mēs esam atraduši uzvarētāju šoreiz. Tā, un persikus mēs uzliksim uz atsevišķas restes, lai mums tur nepiedeg. Skaistulis. Tā, atlicis mums pēdējais. Sagriezīsim gaļu smalkākos gabalos, persikus. Svaigumam pieliksim gurķi un arī melenes. Būs tāda sezonāla svaiga garšu buķete, un kraukšķītim būs arī rieksti. Salātiem es šoreiz izmantošu rukolu, jo rukolā ir tāda svaiga, piparota, mazliet pikanta garšas nots, kas mums labi ar to cūgaļu un mūsu mērcīties kopā. Tad mēs pievienosim riekstus, pusi iekšā, pusi pa virsu. Šos salātus es iesaku sajaukt ar rokām. Kāpēc? Jo persiks ir mīksts un rukola ir ļoti delikāta. Pretējā gadījumā mēs varam saspiest tās sastāvdaļas, un viņš nebūs vairs tik skaists. Te man rokās ir tiešām pilnvērtīgi uzturama, vasarīga, sezonāla salāti, kas neprasa daudz laika pagatavošanai. Un, protams, varam izmantot grilu, lai mums forši izdevusies vasara, lai labi garšo.